Trīs māsas no miega modušās, par sevi pastāvēt nāk. Skanot šiem dziesmas atmosties Baltie vārdiem, pirms 20 gadiem Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji sadavās rokās īpašā vienotības akcijā Baltijas ceļš. Tajā piedalījās arī vairāk nekā 1000 Jēkabpils rajona iedzīvotāju. Jautājām uz ielām sastaptajiem cilvēkiem, ar kādām sajūtām viņi sagaida Baltijas ceļa gada dienu un vai latvieši arī šodien spētu vienoties līdzīgam pasākumam. Ļoti slikti sagaidām, tāpēc, ka kāda dzīve mums tagad ir. Tad, kad bija jāiet, te visi gāja. Jūs arī piedalījāties? Jā. Kādas jums tolaik bija sajūtas un vai jūs domājat, ka... Jau bija pacilāti visi. A tagad, nezinu. Vai jūsuprāt, tagad cilvēki varētu vienoties tādam grandiozam pasākumam? Nu, neticu. Viennozīmīgi, tikai tā mēs varam kaut ko panākt, nevis katrs par sevi cīnīties. Diemžēl nevienmēr viss ir tā, kā vajadzētu būt vienotiem. Es domāju, ka nē. Kādēļ, kā mums pietrūkst? Ticības valstī. Jā, atbalstīju, mani dēli piedalījušies. Es jau biju tāda vecāka, man bija grūti, bet bērni mani piedalījušies visi. Vai jūsuprāt, arī mūsdienās latvieši varētu vienoties kopīgi kādai idejai, tikpat aktīvi būt ar tādu deksmi? Es domāju, ka vienmēr tas tā būs. Vienmēr dzīvojam ar tādām cerībām. Jēkabpilī joprojām turpinās Baltijas ceļa 20. gada dienai veltīti pasākumi. Nu pat atklāta pilsētas fotomākslinieku darbu izstāde Jēkabpilieši Baltijas ceļā pirms 20 gadiem. Pasākumā gan fotogrāfi, gan akcijas dalībnieki dalījās atmiņās par notikumiem 1989. gadā. Izstāde Jēkabpils pilsētas bibliotēkā būs iespējams apskatīt līdz pat septembra vidum. Pēc izstādes atklāšanas pasākuma programma turpinājās Jēkabpils Tautas namā, kur notika tematiska atmiņu pēcpusdiena Baltijas ceļš, robežas starp toreiz un tagad, kas pulcēja daudzus bijušos akcijas dalībniekus.